Jīhā! Sveiki, veseli kulinārie šova būreiz 10. un šoreiz jubilejas epizodē. Par godu tam sadarbībā ar dizaina darbnīcu Valis mēs esam sagatavojuši speciālās balvas. Asistentīt balvas studijā! Hehehe! Sveiki, sveiki, sveiki! Opa! Tātad, izlozes noteikumi. Pirmkārt, jums ir jābūt Facebook mājaslapas sekotājiem. Otrkārt, jums ir jānospiež like un jāpadalās ar šo ierakstu. Gan jau esat zinkārīgi, ko tad mēs šodien gatavosim. Jubilejas epizodes maltīte ir kantinieku medus cālis. Tātad, mums ir 4 vistas krūtiņas, kuras ir ekvivalentas 800 gramiem. Un pirmais, kas mums būs jāizdara, ir jāizsūta šīs daļās dāmas uz ūdens procedūrām. Where you go now, girl? Chicken. Vistas ir kārtīgi izpeldinātas, tad sagriezīsim tās. Mumifizēsim vistu, ja parastiem vārdiem sakot, iemarinēsim to. Priekš šī procesa mums būs vajadzīgi sāls, pipari, kā arī karijs, 3 daļiņas kiploku un arī ingvera pulveris. Jūs jautāsiet, kādā daudzumā pievienot iepriekš minētās garšvielas. To mēs atstāsim jūsu garšas receptoru ziņā. Tātad, apkaisam mūsu vistu ar sāli. Pēc tam mums būs vajadzīgs karijs. Šajā gadījumā, spriežot pēc saviem garšas receptoriem, es pievienošu 2 teikarotes karija. Tālāk mums vēl ir arī pipari. Samaļam nedaudz piparus pa augšu. Turpinājumā izspiežam 3 daļiņas kiploku. Un pievienojam 1 teikaroti ingvera. Tagad mēs to visu kārtīgi sajaucam un sūtam marinēties aptuveni uz 1 stundu. On Wednesday, October 21st, 2015. Kamēr vistiņām notiek spā procedūras, mēs pagatavosim garšīgus mājas kartupeļus. Sagraizīsim kartupeļus daiviņās. Lūk, kas mums ir sanācis. Tagad to visu sajauksim kopā ar mūsu sagatavotajām garšvielām. Tās ir kartupeļu piedeva un dilles. Ja jums ir vēlme, jūs varat pievienot arī maltos piparus. Kartupeļi ir ieziesti, un tagad atliek mums tos sagatavot cepšanai. Nu ko, kartupeļi iekšā, vistas ārā. Lūk, kā izskatās vistas pēc savām procedūrām. Vēlreiz tās kārtīgi samaisam un sagatavojam tās cepšanai. Ļoti svarīgs brīdis. Mēs esam iedarbinājuši pannu un tagad mums ir jāpievieno pavisam nedaudz eļļas. Un ļoti svarīgs paziņojums. Pievienojam 3 ēdamkarotes medus. Kad medus ir izkusis, ir vislabākais laiks pievienot vistu. Neaizmirstam, ka mēs to visu apcepjam uz lēnā uguns.
10 minūtes pirms kartupeļu izņemšanas paberam tos ar sāli. Pienācis brīdis X, kad viss ir gatavs priekš servēšanas. Un sāksim mēs ar mūsu cāļi. Tam visam pāri gaisam sezamu. Palīgā tam visam nāk kartupeļu brigāde. O jā! O jā! Hei, 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 dāmas un kungi! Mūsu 10. jubilejas epizode tuvojas izskaņai, un mēs esam pagatavojuši mūsu mega labo kantinieku medus cālī. Paldies par uzmanību, spiežam like, dalāmies ar video un parakstamies mūsu YouTube kanālā. Asistentīt! Nā! Gan jau es atzīju, ka arī ko tad mēs šodien gatavosim. Jā. Kamēr vistiņām notiek spā procedūras, mēs pagatavotim kādu...